Labrīt! Jūs skatāties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. No 5. līdz 8. septembrim izstāžu kompleksā Ķīpsala varēja apmeklēt lielāko Baltijā pārtikas izstādi Riga Food. Mūsu korespondenti pabija šīs izstādes daudzajos stendos. Lūk viņu iespaidi. Lielākā Latvijas izejvielu un sastāvdaļu piegādātāja ceptuvēm La Nordija piedāvā tikai augstākās klases produktus bez konservējošām piedevām. Šī gada pārtikas izstādē kompānija pirmoreiz iepazīstināja ar unikālu un inovatīvu graudu apstrādes paņēmienu metodi ar nosaukumu TTT. Šie 3 noslēpumaini burti saistīti ar zviedru valodu – temperatūra, laiks un piedevas. Auzu, miežu, kviešu un rudzu graudi tiek apstrādāti zem spiediena un augstā temperatūrā. Pēc tādas procedūras graudi paliek neskarti un veseli, bet produkti tā rezultātā saglabā daudz vērtīgu vielu. TTT produkti ļauj man vismaz 2 reizes vairāk, kā viņi var paši pievienot ūdeni, tātad pievienot mitrumu, un kas notiek tālāk ar šo mitrumu? Tālāk viņš šo mitrumu saglabā. Viņi saglabā gan maizē, gan keksiņos, gan cepumiņos, gan arī citos izstrādājumos, kuros jūs vēlaties un gribat pievienot šos pilnus graudus vai putrājumveidīgu frakciju vai miltveidīgu frakciju, un šis mitrums man saglabājas arī cepšanas laikā. TTT produkcijā sastopama kā rupjamaluma milti, tā arī putrājumi un graudi. Izstrādājums ar šīm izejvielām paliek ilgāku laiku svaigs, kļūst mīkstāks un satur vairāk celulozi. Mēs varam, piemēram, ar auzu miltiem aizvietot pienu. Šī auzu milti mums kalpos arī kā emulgators tajā brīdī. Tas nozīmē, mums nav pārtikas piedevu, mums nav ēvielu, mums ir dabīgi graudaugu produkti, kurus mēs pievienojam ēvielu vietā šeit, un mēs aizvietojam pienu, līdz ar to dodam iespēju pirkt un ēst šos produktus arī cilvēkiem, kuri nepanes laktozi vai nepanes pienu proteīnus. La Nordija regulāri savos jaunumos dalās ar klientiem, rīkojot seminārus un demonstrācijas. Aicina arī dalīties iespaidos pavārus un izejvielu ražotājus. Visi, kuri vēlas, var saņemt jaunāko informāciju par izejvielām, dalīties sastāvdaļu izmantošanas pieredzē. Tepat izstādē notika keksu cepšana, desertu un citu konditorijas izstrādājumu gatavošanas meistarklase. Katrs kompānijas stenda apmeklētājs varēja nodegustēt šos darinājumus. Meistara sagatavošanas procesā tiek izmantotas jaunākās profesionāļiem domātās iekārtas. Kompānija arī piedāvā unikālus maisiņus cepšanai. Ar zaļo neslīd rokas, zilo izmanto augstajiem materiāliem, piemēram, saldējumam, ar sarkano neapdeg rokas. La Nordija ir tikai par veselīgu uzturu. Dažādu graudaugu maisījums ir ideāla uztura sastāvdaļa sportista ēdienkartē. Mēs šeit gribētu uzsvērt, ka glikēmiskais indeks mutes sēklu maizes maisījumā apmēram ir 54, un ka tas nav svarīgi tikai tiem, kas jau slimo ar cukurdiabētu vai ir tuvu tam. Tas ir svarīgi jebkuram cilvēkam, arī tam, kam varbūt nekad mūžā nedraud cukurdiabēts. Jo, ja palasīs, es domāju, ka sapratīs, kad arī sportisti to pielieto, izvēloties savā ēdienkartē, ko ēst pirms treniņiem, pēc treniņiem, ko ēst vai neēst pirms sacensībām. Kārumniekiem kārdinoša trifeļu masa visās šokolādes nokrāsās un ar daudzveidīgu garšu. Izstādē to ļauts nobaudīt ar karotīti, bet kā izevielu to izmanto daudz. Krēmu izmanto kā pārklājumu eklēriem vai rotājumu veidošanai uz tortes. La Nordija piedāvā saviem klientiem noformēt banketa galdu ar pidija formiņu palīdzību. Tās var būt jebkādas formas – mīklas karotīte vai šokolādes krūzīte. Bet kas tad ir svētki bez tortes? Arvien vairāk tā līdzinās mākslas darbam. Konditori īsteno pat visneticamākās idejas ar cukura mastikas palīdzību. Jūs varat veidot dažādas dekorācijas ne tikai kāzu tortēm, bet arī bērnu svinībām, pavisam noteikti kristībām, iesvētībām, pērkam jaunu mašīnu. Veidojam mašīnu, gribam jaunu mašīnu. Kā saka, visu vispirms vajag vēlēties, savu sapni vajag īstenot tādā redzamā veidā. Kompānijas piedāvājumu klāstā ir vairāk nekā 1000 konditorijas un maizes izstrādājumu. Katru dienu La Nordija piegādā produkciju uzņēmumiem, bet jebkurš ierindas pircējs var atnākt uz noliktavu un iegādāties visu nepieciešamo savam iecerētajam kulinārijas izstrādājumam. Latvijā tiek kultivēts liels daudzums augļkoku šķirņu. Valsts augļkopības institūta uzdevums ir piedāvāt ražošanai labākās no tām.
Latvijas Valsts augļkopības institūts ir piedalījies projekta Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģiju nozareis, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu zinātniski ietilpīgu augļkopības virzienu attīstībā, mežkopībā un informāciju tehnoloģijās, ekoloģisko metožu pielietošanā audzēšanas un pētīšanas procesā un produktu ieviešanā ar datortehnoloģiju palīdzību izstrādē. Eiropas struktūra fonda projekta ietveros notiek šo šķirņu izvērtēšana. Tiek rīkots dažādas degustācijas, tā kā šeit arī izstādē. Tiek meklētas tās labākās šķirnes, kas ir gan audzētājiem derīgas, gan pārstrādē derīgas. Izpētes procesā tika noskaidrots, ka Latvijā šai augļkopībai bumbieru audzēšanai ir atvēlēti tikai 200 hektāru zemes platības. Bumbieri tiek audzēti daudz retāk nekā āboli. Šis augļu koks cieši no salnām un ir nenoturīgs pret dažādām slimībām. Institūts nenodarbojas ar bumbieru selekciju, bet tā uzdevumi bija atlasīt ražošanai noderīgas šī augļa šķirnes. Tad, kad šķirnes ir izvērtētas, tās tiek piedāvātas vai komercaudzēšanai, vai mazdārziņiem. Šķirnes, kas nedara ne komercaudzēšanai, ne mazdārziņiem, mēs piedāvājam izmantot augļus pārstrādei. Bumbieris tiek novērtēts savu saldo sulīgo augļu dēļ, kuriem ir maiga un smalka smarža. Bumbieris ir vērtīgs folijas avots, kurš tik ļoti nepieciešams organisma asinsvadu sistēmai. Ikdienā bumbieru lietošana uzturā tiek ieteikta sklerozes, nierakmeņu un dažādu iekaisumu profilaksei. Tie ir noderīgi kompotu, sulu ievārījumu, džēmu, augļu salātu gatavošanai. Institūta speciālisti izstrādājuši tādu augļu salātu recepti, kuru galvenā sastāvdaļa ir bumbieris. Projekta ietvaros bija mērķis izstrādāt augļu salātu receptūras vairākas, un tās tika izvērtētas, lai piedāvātu tos ražotājiem. Tika izvērtētas 5 salātu receptūras, kuru pamats sastāvā ir āboli un bumbieri. Tika arī variēts, uzlabots to ķīmiskais sastāvs un uzturvērtību, pievienojot šiem salātiem arī dzērvenes, zemenes, upenes vai arī smilšķēršļus. Veselībai noderīgu un garšīgu augļu salātu receptes, kurus var pagatavot mājas apstākļos, var atrast Latvijas Valsts augļkopības institūta mājaslapā. Visu nepieciešamo pārtikas produktu ražošanai, jebkurā daudzumā var atrast vienu vietu. Vairumtirdzniecības kompānijai Masa Food ir visdažādākās izejvielas gaļas, maizes un konditorijas izstrādājumu ražošanai. Masa Food jūs atradīsiet plašā izvēlē eļļas, taukus, tomātu pastu, kā arī sausos augļus, riekstus un sēklas. Pamatos kompānija sadarbojas ar gaļas un konditorijas izstrādājumu ražotājiem. Visas sastāvdaļas un garšvielas var pasūtīt tepat, sākot ar sāli un cukuru, beidzot ar džemu, medu un citiem pildījumiem miltu izstrādājumiem. Mūsu firma izaivielas piegādā vairumā. Mēs strādājam tieši ar klientu bez startnieka. Tas pasūtītājiem ļauj iekonomēt nemazums līdzekļu. Ориентированы на более выгодное предложение. Скажем, цены стараемся держать более ниже рыночных, да, но при этом не забываем и о качестве. Produkti Masa Food vajadzībām Latvijā nonāk no planētas dažādām malām. Rūpīgi tiek izvēlēti tikai kvalitatīvi produkti. Piemēram, margarīnu piegādā Vācijas, Polijas un Holandes ražotāji. Dekorējumus konditorijai gatavo vietējie ražotāji. Sausos augļus saņemam no siltajām zemēm. Masa Food ir individuāla pieeja katram klientam. Pasūtījuma veikšanas laikā tiek pārunāti visi iepirkšanās sīkumi. Pircējs var uzstādīt savus noteikumus. Tādā veidā tiek izstrādāts savstarpēji izdevīgs individuāls plāns. Mums ir individuāla pieeja katram klientam, sākot no vismazākajiem, kas pērk vienu maisu, beidzot ar lielām piegādēm jebkuram klientam atkarībā no vajadzībām un vēlmēm. Любому клиенту в зависимости от потребностей и желания. Kompānija seko jaunumiem tirgu un papildina piedāvāto produktu klāstu. Masa Food klientiem nav jāgaida, kamēr vairumā pasūtītās izēvielas tiks piegādātas no citas zemes. Viss produkcijas piedāvājums regulāri tiek papildināts, tāpēc tas vienmēr ir pieejams. Ar visu produktu uzskaitījumu iespējams iepazīties kompānijas mājaslapā www.masafood.lv. Cienījamie klienti!
Video reklāmas portāls A-Video LV radīts jūsu ērtībām. Lai kur jūs atrastos, jebkurā vietā Latvijā vai aiz tās robežām, mūsu portāls sniedz iespēju uzskatāmā veidā parādīt jūsu kompānijas darbību, nodemonstrēt firmas produkciju, preces pārdošanai vai piedāvātos pakalpojumus. Reklāmas sižeti ir klasificēti rubrikās, kas atvieglo portāla apmeklētājiem preču un pakalpojumu meklēšanu. Portāla informācija tiek atjaunota katru nedēļu pēc kārtējā raidījuma Rīts ar Natāliju Ābolu iziešanas ēterā. Linku uz savu sižetu jūs varat izvietot arī savā mājaslapā. Portāla apmeklētājiem ir iespēja atrast kvalitatīvas preces vai pakalpojumus, iegūt viedokli par jūsu firmu un radīt labvēlīgu imidžu. Portāls A-Video LV tā ir lieliska iespēja reklamēt savu firmu interneta vidē. Šokolādes un piena šerbets, pahlava un kozinaki šos un daudzus citus austrumu saldumus kārumniekiem piedāvā Daugavpils konditorijas fabrikā Bonadea jau 16 gadu. Itāļu režisors Federico Fellini 1960. gadā uzņēma filmu Saldā dzīve. Protams, viņam ir maz kopīga ar Daugavpils fabrikas Bonadea konditorijas saldumu daudzveidību. Savu saldo dzīvi Latvijā tā sāka veidot 1996. gadā. Topā mums bez šaubām ir piena šerbets. Tāpat lielā daudzumā eksportējam konfektes īrisi. Bet vislabāk Latvijā pērk halvu, un mēs esam vienīgie, kuri ražo šo produktu. Ar to mēs, protams, lepojamies. No latīņu valodas tulkojumā Bonadea nozīmē labā dieviete. Romiešu mitoloģijā tā simbolizēja auglību. Fabrikā patiesi ir bagātīgs cepumu, austrumu saldumu, tortu, riekstu glazūrā un dražējas konfekšu klāsts. To ražošanā tiek izmantotas dabīgas izēvielas, tāpēc produkcijai ir ierobežots derīguma termiņš. Vairums mūsu produktu nesatur konservantus. Ja arī satur, tad pēc Latvijas likumdošanas tie ir atzīmēti uz iepakojuma. Halva ir galvenais produkts, kurš tiek labi pirkts eko veikalos, kur produktiem nav konservantu, un mūsu halvā konservantu nav. Fabrika aktīvi eksportē saldumus uz Igauniju, Lielbritāniju, Vāciju un Īriju. Latvijā Bonadea izstrādājumus var iegādāties kā lielveikalu tīklos, tā arī atsevišķās tirdzniecības vietās. Kompānija iecerējusi zefīra ražošanu dāvanu iepakojumā, kā arī plāno ražot jauna veida konfektes, putna piens ar marmelādes slāni. Mēs aktīvi sadarbojamies ar Daugavpils pašvaldību. Esam piegādātāji uzņēmumam Daugavpils prece. Mēs piegādājam dažāda veida dražējas pašvaldības vajadzībām īpašā iepakojumā. Fabrika veiksmīgi sadarbojas ar Daugavpils pašvaldību. Tiek veidoti suvenīru komplekti ar municipalitātes simboliku. Uzņēmums iesaistās pilsētas svētkos, kā arī apmeklē starptautiskās izstādes un seminārus. 16 gadi tas ir bērna vecums un Bonadea ir plašs skatījums nākotnē. Bet pagaidām mēs saldināsim savu dzīvi ar latviešu pahlavu un šerbetu. Lielākais Latvijas uzņēmums elektronisko maksājumu sfērā, Point Transaction Systems, nodrošina ērtu un funkcionālu risinājumu katrai tirdzniecības vietai. Skaidra nauda vairs nav modē. Šodien ar elektroniskajiem maksājumiem cilvēki apmaksā arvien vairāk pakalpojumu. To daudzums pastāvīgi aug. Latvijā šis salīdzinoši jaunais pakalpojums attīstījās pēdējos 20 gados. Vadošo lomu elektronisko maksājumu ierīču tirgu spējusi iekarot grupa Point. Kompānijas piedāvātie risinājumi piesaista patērētājus, kuri dod priekšroku bezskaidras naudas pirkumu un pakalpojumu apmaksai. Jau pierastie elektroniskie termināli sastopami katrā tirdzniecības vietā. Ir jebkura veida segmentam termināļi. Mēs varam nodrošināt stacionārus terminālus, varam nodrošināt mobilus terminālus, tāpat arī ir integrētie termināli ar kasēm un arī pašapkalpošanās termināli. Mūsu klienti ir gan lieli, gan mazi tirgotāji, gan arī visas bankas, kuras piedāvā šādus pakalpojumus un terminālus tirgotājiem. Tā kā šie arī ir, kā arī kasu kompānijas ir mūsu klienti. Elektronisko maksāšanas ierīču izmantošana ļauj ievērojami pātrināt pircēju apkalpošanu, samazina izdevumus skaidras naudas apstrādes operācijām.
Elektroniskie termināli sniedz iespēju apkalpot dāvanu kartes vai pakalpojumu priekšapmaksas kartes. Vēl kāda ērta funkcija – maksājumu termināla un kases integrācija. Pateicoties tai, tiek nodrošināta tiešas maksājuma summas ievadīšana un samazinās pārdevēja darba apjoms. Daudzajiem klientiem kompānija Point sniedz pārbaudītus un drošus risinājumus. Mūsu apkalpošanas sfēra ir jebkura veida tirzniecības vieta vai tirzniecības veids, gan kur ir iesaistīta pārdevēja, gan arī kur nav iesaistīta pārdevēja, kas jau ir pašapkalpošanās termināls. Visi piedāvātie termināli nodrošina ātru un drošu transakciju apkalpošanu un atbilst augstākajām standarta prasībām. Grupas Point elektroniskās maksāšanas ierīces apmierina ne tikai tirdzniecības un apkalpojošās sfēras pārstāvjus, bet arī datu apstrādātājus, arī bankas, kuras apkalpo maksājumu kartes. Point jau tagad ir gatava piedāvāt nākotnes elektroniskās ierīces. Šogad ir jauna Evo sērija termināliem iznākusi. Un aktuāls ir kļuvis nākotnes maksājumu veids, tātad NFC vai Near Field Service karšu apkalpošana, un mēs tam esam gatavi. Ja bankas izdos tādas kartes, tad mēs tās varam apkalpot. Point ir gatava tirgus izaicinājumiem. Ko līdz bankas laidīs klajā kartes ar bezkontakta funkciju, kompānija būs gatava piedāvāt arī maksājumu risinājumus. Apgūt augļu un dārzeņu griešanas tehnoloģiju ar Berneru nažiem nav vienkārša lieta. To apmāca speciālā skolā. Augļiem un dārziņiem rotāti ēdieni ir neatņemama katra kulinārijas meistardarba sastāvdaļa. Katrs pavārs zina, ka ceļš uz cilvēka sirdi ved caur vēderu. Ēdieni, kurus redzam uz kulinārijas žurnālu vākiem un tos ir dekorējuši un noformējuši profesionāli šefpavāri, var rotāt arī jūsu virtuvi. Mūsu kompānija jau vairāk nekā 20 gadus Latvijā piedāvā Borner rīves. Firma Borner ir vairāk nekā 55 gadus veca. Tā ražo tieši dārzeņu rīves. Ļoti augsta nažu kvalitāte, Zolenger tērauds, dimanta apstrāde. Nažiem nekad nav nepieciešama papildus asināšana. Tāpēc mūsu pircēji tos labprāt lieto sadzīvē, kā mājsaimnieces, tāpat tos iecienījušas kafejnīcas, restorāni, veikali. Borner produkcija ir komforta un tehnoloģija apvienojums. Tā jūs iedvesmos katru dienu. Dažāda veida ēdienu noformējumam nepieciešamas iemaņas un pūles, bet tagad šo burvju mākslu var apgūt jebkurš. Šodien savas durvis ir vērusi Kārvinga skola, kurā var iemācīties dekoratīvi un skaisti sagriezt dārzeņus un augļus. Pirms pusotra gada Rīgā tika atverta Kārvinga skola. Kārvings te ir dekoratīva augļu un dārzeņu griešana. Tā ir jauna māksla priekš mums eiropiešiem, jo vairāk priekš mums baltiešiem, bet Taizeme viņa eksistē vairāk kā 2000 gadus. Kopumā eksistē divas skolas – Japāņu Ķīnas un Taizemes skola. Skolā praktizē Taizemes ziedu griešanas un ziedu kompozīciju veidošanas tehniku. Tiek uzņemti visi, kuri vēlas neatkarīgi no vecuma, profesijas vai nodarbošanās – studenti, mājsaimnieces vai pensionāri. Īpaša priekšroka tiek dota šefpavāriem, pavāru palīgiem un restorānu darbiniekiem. Tiek veidotas 5-4 cilvēku grupas, tas ļauj nodrošināt katram individuālu pieeju. Apmācības skolā notiek posmveidīgi un tālāk tiek veidoti 5 meistarības līmeņi. Studenti ar Borner nažu palīdzību apgūst griešanas māku, radot personīgos šedevrus, vai tas būtu glīti sagriezts kabacis vai meistarīgi veidots logotips. Īpašās receptes noslēpums visparastāko kāpostu pagatavošanā var vienkāršu ēdienu pārvērst par izsmalcinātu gardumu. No seniem laikiem kāpostus gan skābēja, gan sālīja, gan sautēja, no tiem gatavoja pildījumu pīrāgiem. Skābēti kāposti ir viens no ziemas pavasara pārtikas produktiem, lai kompensētu vitamīnu un mikroelementu trūkumu. Mēs esam zemnieks saimniecība Garīši no Kuldīgas novada. Mūsu saimniecības laukos aug svaigie kāposti, burkāni, bietes. Lielākā platība tiek aizņemta ar kāpostiem, kurus mēs ļoti veiksmīgi pārstrādājam, skābētos un sautētos kāpostos. Kāpostu audzēšanai un skābēšanai Garīšos ir senas tradīcijas. Saimniecībā ar to sāka nodarboties jau pirms 17 gadiem.
Kāposti tiek audzēti visai ierobežojot mēslojuma un pesticīdu daudzumu, tādēļ izaudzētajam dārzenim ir tik laba kvalitāte. Kāposti tiek pārstrādāti vietējā skābēšanas cehā atbilstoši seno laiku receptēm, kam sekojot skābēšanai sašķērētajiem kāpostiem, tiek pievienota tikai sāls un ķimenes. Mūsu saimniecība piedāvā arī kafejnīcām lielos iepakojumus. Skābētie kāposti būs 10 kg spainis, un sautēktie kāposti iet 5 kg vakuumpakas. Skābēšanas procesā šis dārzenis tiek bagātināts ar jaunām vērtīgām vielām un vitamīniem, kuri nepieciešami cilvēka dzīvei. Garīšu piedāvājumā ietilps ne tikai tradicionāli skābētie kāposti, bet arī kāposti ar dzērvenēm, burkāniem, kā arī sautēti kāposti ar tomātu pastu. Internetveikalā pasūtīto preci nesabojātu mēs saņemam pateicoties iepakojumam. Efektīva iepakojuma tehnoloģiskā risinājuma izstrāde izrādās ir visai sarežģīta lieta. Mums kopā izdosies. Tas ir Eiropas lielākās papīra tirdzniecības kompānijas Antalis Sauklis. Pagājušā gada decembrī kompānijas Latvijas nodaļa atzīmēja savas darbības 17 gadu jubileju. Eiropas tirgū, tai skaitā arī Latvijā, Antalis piedāvā visplašāko produkcijas klāstu. Slavenākie zīmoli ir Datacopy, Pioneer, Hewlett Packard un citi. Mūsu unikalitāte ir tajā, ka mēs pašlaik esam dotajā brīdī vienīgais uzņēmums Eiropā, kurš uzreiz vienlaicīgi vairākās valstīs ar vienotu preču politiku, ar vienotu tirdzniecības politiku piegādā iepakojumu risinājumus. Antalis veiksmīgi attīsta loģistikas virzienu. Kompānija tādēļ savu produkciju, papīru un materiālus birojiem, materiālus vizuālajai reklāmai, visiem pazīstamo higienas produkciju klientiem piedāvā visīsākajā laikā. Ja pasūtījuma vērtība pārsniedz 100 latus, piegāde ir bez maksas. Kompānija vienmēr attīstās, veidojot jaunus biznesa virzienus. Pēdējais projekts - iepakojuma tirgus apgūšana. Arī šajā jaunajā jomā Antalis ir guvis panākumus. Mūsu piedāvājums ir atšķirīgs ar to, ka mēs varam piedāvāt ne tikai produktus, bet arī risinājumus. Mēs varam izstrādāt iepakojumu tehnisko risinājumu. Mums ir iepakojumu risinājumu izstrādes centrs Štutgartē, kuri var izgatavot, tur ir pieredzējuši inženieri, kuri var izgatavot iepakojumu risinājumu, lai klients, lai Latvijas eksportētājs varētu savu preci droši un ērti un pa samērīgu cenu nogādāt kaut kādos tālos tirgos. Ja, piemēram, pasūtītājam nepieciešams uz vistālāko pasaules vietu nogādāt mopēdu partiju, tad tehnisko darbinieku grupa piedāvās optimālāko tehnisko risinājumu. Prece tiks iepakota uz palikņiem, tie tiks ievietoti konteineros, maksimāli izmantojot to tilpumu. Un prece adresātam tiks nogādāta pilnīgā kārtībā. Antalis cenšas piedāvāt patērētājiem servisu visaugstākajā līmenī atbilstoši viņu prasībām. Kompānijai ir lieli plāni nākotnei un ir visas iespējas tos īstenot dzīvē. Latvijas ražotāji izstādē nodemonstrēja labākos vietējos produktus. Bieži tie atšķirās ar unikālu garšu un īpašu pagatavošanas veidu. Pagaršoja arī mūsu korespondente. Riga Food 2012. Profesionālim tā ir izstāde un iespēja atrast sev jaunus partnerus un noieta tirgus savai produkcijai. Parastam apmeklētājam jauni produktu zīmoli, degustācijas un profesionāļu konkursu vērošana. Latvijas pārtikas ražotājs ir pavisam jauna kompānija, kura dibināta 2010. gadā. Neskatoties uz to, Latvijas produktu ražotāji jau atraduši savu nišu ar savu kvalitatīvo produkciju, paspējot iekarot pircēju uzticību. Ļoti svarīgi, ka ražošanā kompānija neizmanto konservantus un ēpiedevas. Tas pircējiem garantē ekoloģiski tīru un ķīmiski drošu pārtikas produktu sastāvu. Latvijas pārtikas ražotājs ir salīdzinoši jauns uzņēmums, dibināts nesen 2 gadus atpakaļ. Ādažos ražojam 4 produktu grupas - kulinārijas labums, konditorijas labums, gaļas un svētku labums. Pārsvarā iepērkam izēvielas no vietējiem piegādātājiem, kas ir svaigas, kas tikko piegādāts, un līdz ar to ražošanas procesā nepievienojam konservantus.
Jaunās kompānijas produkcijas klāsts pastāvīgi pieaug. Šobrīd patērētājiem pieejama svaiga gaļa un gaļas izstrādājumi, salāti, ceptā produkcija. Tuvāko nedēļu laikā veikalos parādīsies Latvijas ražotāju jauns produkts – pankūkas ar daudzveidīgiem pildījumiem. Veģetārās virtuves cienītājiem un veselīga dzīvesveida piekritējiem būs iespēja nopirkt kartupeļu pankūkas. No pankūkām mums ir kartupeļu pankūkas, divi veidi jaunums. Lielās kartupeļu pankūkas un mini pankūkas, kas varētu būt iecienīts mūsu pircēja lokā. Un tad ir klasiskās pankūkas ar lielopu gaļu, ar lasi un slēgo sieru un ar gaļu. Latvijas pārtikas ražotāja produkcija atrodama lielveikalu tīkla Stockmann un LV veikalos, kā arī nelielos veikaliņos visā Latvijā. Kompānija pieņem pasūtījumus tortēm, korporatīviem un mājas svētkiem. Konkursā Gada konditors 2012 Latvijas pārtikas ražotāju pārstāvji ieguva godalgoto 3. vietu. Torti, kur atnesa kompānijai uzvaru, saņēma Bērnu kliniskās slimnīcas mazie pacienti. Cienījamie klienti! Video reklāmas portāls A-Video LV radīts jūsu ērtībām. Lai kur jūs atrastos, jebkurā vietā Latvijā vai aiz tās robežām, mūsu portāls sniedz iespēju uzskatāmā veidā parādīt jūsu kompānijas darbību, nodemonstrēt firmas produkciju, preces pārdošanai vai piedāvātos pakalpojumus. Reklāmas sižeti ir klasificēti rubrikās, kas atvieglo portāla apmeklētājiem preču un pakalpojumu meklēšanu. Portāla informācija tiek atjaunota katru nedēļu pēc kārtējā raidījuma Rīts ar Natāliju Ābolu iziešanas ēterā. Linku uz savu sižetu jūs varat izvietot arī savā mājaslapā. Portāla apmeklētājiem ir iespēja atrast kvalitatīvas preces vai pakalpojumus, iegūt viedokli par jūsu firmu un radīt labvēlīgu imidžu. Portāls A-Video LV tā ir lieliski iespēja reklamēt savu firmu interneta vidē. Koksnes antiseptiķu pielietošana ir ļoti svarīgs solis koka mājas būvniecībā, kuru nevajadzētu nosmādēt. Pateicoties antiseptiķu efektīgai iedarbībai, tiek nodrošināta mājas daļu pilna izolācija pret negatīvo ārējās vides ietekmi, pelējuma rašanos, kaitīgo vaboļu koksnes graušanu. Mūsu firma ir zinātniskā ražošanas firma Relika, un mēs ražojam koksnes aizsardzības preparātus. Tie ir Latvijā izgudroti un Latvijā arī ražoti preparāti. Koksnes aizsardzības līdzekļi tiek ražoti gan koksnes aizsardzībai pret sēnītēm, pret koksnegraužiem, gan arī pret uguni. Profesionāli grīdas dēļu, spāru, logarāmju un žogu pārklāšanas līdzekļi efektīgi aizsargā koksni no grunts un ūdens kaitīgās iedarbības. Mūsdienu antiseptiķu pielietojums aizsargā koksni pret melnēšanu, taču apstrādātai virsmai ir patīkams gaiši zaļš vai brūns tonis. Vēl mums ir plaši lietots tas balinātājs balta maks, un te ir viens tāds paraugs, kurā ir sapelējusi koksne. Un viņā ir pēc tam, kad no balinātāja nobalināt, tad pilnībā paliek koksne balta tīri. Žāvēšanas procesā antiseptiskie līdzekļi labi nofiksējas uz koksnes šķiedras un turpmāk nemazgājas ārā, neizgaro un nepiesārņo apkārtējo vidi. Kompānijas Relika pieredzējušie darbinieki vienmēr palīdzēs izvēlēties iedarbīgāko līdzekli, kas būs ideāli piemērots jūsu būvei. Uzdāvināt sievietei rotas lietu vienmēr ir piemēroti. Divi tik patīkami ir saņemt kakla rotu, rokas sprādzi vai auskarus, kurā esat ielicis daļiņu sevis. Tādā rotas lietā ir radošas pieejas pazīme, tiekšanās pēc oriģinalitātes un tādu žēl arī aizdāvināt tālāk. Kā radīt izsmalcinātas, rokām darinātas skaistumlietas jums ieteiks profesionāļi. Mūsu pārdevēji vienmēr ir gatavi jums palīdzēt izgatavot savu unikālu rotas lietu. Tam veikalā ir speciāli instrumenti un furnitūra.
Roku darinātu dāvanu izgatavošanai ir nepieciešamas dažas stundas, bet gadās arī tā, ka laiks ir dārgāks par naudu. Tādā gadījumā no plašā salona piedāvājuma klāsta var izvēlēties jau gatavu dāvanu. Ja vēlaties nopirkt gatavu dāvanu, izvēle ir ļoti plaša. Mums ir kaklarotas, gredzeni, piekariņi, suvenīri, Ziemassvētku rotājumi. Nesen parādījās izstrādājumi no jaunā materiāla Fimo. Bez tam lielā izvēle ir čehu stikla jabloņeks pērles. И также серебряные изделия из Таиланда. Сравнительно недавно у нас есть продажи изделия из нового материала Fimo. Nopirktajai dāvanai jūs atradīsiet ne tikai iesaiņojumu, bet arī speciālu futlāri un rotas lietu palikni. Pārāk liela izvēle un nezināt, pie kā apstāties? Nopērciet dāvanu karti un sniedziet iespēju šo grūto izvēli veikt pašam gaviļniekam. Nešaubieties, ka jūsu dāvanas saņēmējam tas sagādās ne mazums pozitīvu emociju, jo ekskluzīvas lietas vienmēr ir patīkamas. Mūsu veikalā jūs pārsteigs lielā rotas lietu izvēle. Aicinām uz mūsu veikalu. Поэтому мы всех любителей украшений приглашаем посетить наш магазин. Pienācis laiks astroloģiskai prognozei nākamajai nedēļai. Vārds Aleksandram Sokolovam. Labrīt! Šonedēļ mēs dzīvojam laikā, kad beigs darboties daži saspringti aspekti. Neskatoties, ka septembris vispār nav sevišķi mierīgs laiks, un mēneša vidū 19. datumā darbosies diezgan spēcīgs sagraujošs aspekts, kurš pirmokārt traucē mūsu dažādas sadzīves tehnikas darbībai. Taču šonedēļ ikdienas dzīvē darbosies smalkāki aspekti, kuri ir ļoti dažādi un pirmokārt orientē mūsu informāciju un motivē mūs mainīties ar informāciju. Šodien, trešdien, darbosies un darbojas jau ļoti harmonisks aspekts, kurš dod ļoti pozitīvas emocijas kontaktējot ar draugiem, ar interesantiem cilvēkiem. Piektdiena ir diena, kad arī mēs kontaktēsim, bet piektdien aspekts motivēs visus vienoties un darīt kaut ko kolektīvā vai draugu kompānijā. Un svētdiena ir diena, kad Merkurs ir ļoti aktīvs un līdz ar to mēs varam arī kontaktēt, arī sarunāt ar draugiem kaut ko vai strādāt pat ar informāciju. Bet, ja jums ir bērni, tad izmantojiet šo dienu, lai organizētu kaut kādu pasākumu, un tas būs visiem tikai uz labo. Un tad viss notiek. Visu labu! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas!